Tad, kad mēs sākām strādāt kopā, man ļoti strauji ienāca tie kontakti. Tad izveidoju šis kontaktu sāraksts, kuriem es zvanīju, un kādi 80% arī ir ieradušies uz vizītēm un jau piepildīju šo Rīgas kabineta grafiku. Un cik tev izdevās pirmajā mēnesī pārdot savus pakalpojumus cik lielā vērtībā? Virs 6,000 eiro. Ar šitām digitālajām reklāmām internetā principā 3x uztaisīt. Jā. Visvairāk noderīgs tas, ka kāds tavā vietā uztais to reklāmu, un tu tikai skaties un brīnies, cik labi viņi strādā. Čau, Sniedze! Čau! Man prieks tev redzēt, satikt, jo man komanda stāstīja par tiem rezultātiem. Kādi bija, varbūt var īsti pastāstīt, ko tu nodarbojies, lai citi saprot? Jā, sveiks vēlreiz. Es esmu certificēts podologs, aprūpēju cilvēku pēdiņas, savedu kārtībā nagus, pēdu ādu un dažādas izmantojot visādas tehnoloģijas, palīdzu atrisināt problēmas, kas ir dažiem ar gadiem krājušās, citiem jau dzimšanas jau ir iedzimtas un tā. Un kādi bija, un kur tu strādāji, Rīgā vai ārpus Rīgas? Es strādāju gan Valmierā, gan Rīgā. Ok, Valmiera, Rīgā. Jā. Okay. Kādi bija izaicinājumi, ar kuriem tu biji saskārusies, kāpēc tu nāci pie mums, lai uzsāktu mums sadarbību? Tas galvenais izaicinājums man bija, kad es iestājos Stradiņu universitātē studēt tālāk, tehniskos ortopēdus. Sapratu, ka es vēlos arī Rīgā strādāt, atvēru Rīgā kabinetu, bet man nebija šie kontakti, kam zvanīt un kurus uzaicināt šo procedūru paziņām. Tas nebija tik ļoti aktuāli un arī laikam tas paziņu loks nebija tik plašs, lai nodrošinātu pilnu šī Rīgas kabineta to noslodzi. Un, tad es redzēju jūsu reklāmu un es domāju, jāpaskatās, ko piedāvā. Īsti ne ar domu tādu, ka pieteikties, bet vismaz paskatīties, kas tas tāds ir un tā. Un kas tev tur ir sagatavots? Man ir sagatavots, es biju uzsākusi pati reklāmas kampaņu. Pirms mums, jā? Pirms jums, jā. Pa vecai metodei drukāju tādus plakātiņus. Bet īstenībā ļoti smuki izstāsts. Jā, bet es saskāros ar to, ka īstenībā tas nedarbojās. Es domāju, es iešu pa parku. Salikšu uz sludinājumu dēļiem, tā kā kādreiz bija tie afišu stabi, salikšu uz afišu stabiem reklāmas, piespraudīšu, un visi man tagad zvanīs, un tagad man tur būs pilns, un tie vietējie nāks, un tur dažādi vecumi pārstrā, jo man tā kā vecāku gadu gājumi cilvēki vairāk nāk uz tādu pēdu aprūpi, jo viņiem vairāk tās problēmas saveidojušās pa dzīvi. Un izrādās, vienā parkā nav afišu stabu vairs. Ok. Tu par Rīgu? Par Rīgas tagad? Jā, Ilģuciemā, man kabinets ir Ilģuciemā, un es domāju, tāds liels parks nav. Pie bērnu laukuma nav jēgas likt, bērni tāpat tur nelasīs. Kāds tur noplēsīs, domāju, ienesīšu kādā veiklā, tur, piemēram, Rīmī, tur priekšā, tur vienmēr kaut kādas reklāmas, tur viņiem akcijas, tur tā īsti nevar tāpat pielikt, tad ir jāiet pie vadības, un tur jārunā, un tā, sapratu, ka nedarbojas. Okay. Tad man tur tā kā blakus birojos, mums tur bija tādā biroja ēkā, paziņas tur mēģināju caur saviem kontaktiem izveidot kaut kādu to pierakstu loku, un es jau sāku tur jau domāt, varbūt pakalpojums jāmaina, varbūt jāpāriet uz skaistumkopšanu, bet baigi negribējās, kad jau ir ticis tāds ārpus tā, kādreiz bija manikīrs, pedikīrs, bet tagad podoloģija pārsvarā tikai. Un tad es meklēju, kā var izveidot reklāmu internetā, sociālos tīklus izmantot, jo es saprotu to, ka arī visa vecuma cilvēki vairāk lietos sociālos tīklus, nekā tur parkās lasa afišas. Tas bija tas mans. Ir problēma. Un kādu rezultātu tu redzēji, kad mēs sākām strādāt kopā? Tad, kad mēs sākām strādāt kopā, man bija ļoti strauji piepildījās, ienāca tie kontakti. Es viņus, protams, izmantoju pēc visiem ieteikumiem ātri, tūliņi. Un tas darbojās efektīvi, jo šis podoloģijas piedāvājums ir tāds ļoti specifisks, un tikai ir cilvēki tie, kam tiešām vajag, tie arī piesakās, jo jebkurš tāpat vien nepiesakās pie podologa, vismaz tie, kas zina, ko podologs dara. Un tad izveidoju šis kontaktu sāraksts, kuriem es zvanīju, un kādi 80% arī ir ieradušies uz vizītēm un jau piepildīju šo Rīgas kabineta grafiku. Un cik tev izdevās pirmajā mēnesī pārdot savus pakalpojumus cik lielā vērtībā? Virs 6,000 eiro. Apgrozījums. Jā, tā nav peļņa, bet jā,
Kā tas tev palīdz ietekmēt citas lietas dzīvē? Tas tā kā ietekmē? Tas man palīdzēja atrisināt iepriekšējos ieguldījumus šeit Rīga kabineta izveidē un savu studiju tā kā sponsorēšanā un sakārtot kaut kādas lietas, kas jau bija kaut kā dzīvē iekrājušās un nezināju īsti, nevarēju saprast īsti, kā darīt, ko darīt. Un, jā. Jo iepriekš tas podoloģijas kabinets, cik viņš tev ienes apgrozījumu mēnesī? Ap 2000. Mēs 2,5. Ar šitām digitālajām reklāmām internetā principā 3x uztaisīt. Jā. Bet vienīgais tas, kad vasarā man tā kā ir brīvāks tas laiks, sanāca tieši tas vasaras noslēguma periods, bet izvērtējot arī jauno, piemēram, skolas grafiku, kas tagad ir iesūtīts Stradiņos diezgan saspringts viņš, bet jebkurā gadījumā ir tie brīvie laiki, kuriem es tagad varu tā kā manipulēt. Man ir šie te kontakti, tie pacienti, kuri atgriežas, un tad es varu viņus tā kā ļoti efektīvi salikt Rīgas kabineta tos noslodzi. Bez tam arī Valmierā mošu. Valmierā man šobrīd ir tā, ka mazliet sāk iestrēgt, jo tur vairāk nostrādā tas, kad ir paziņu loks, tev ir tava personīgā jau kaut kāda pieredze, cilvēki tev atgriežas, man tur pārsvarā ir patstāvīgie klienti, tur jaunas principā. Kas tev visvairāk likās noderīgs mūsu sadarbībā? Visvairāk noderīgs? Tas, ka kāds tavā vietā uztais to reklāmu, un tu tikai skaties un brīnēs, cik labi viņi strādā. Okay, ka vienkārši visu laiku nāk iekšā. Visu laiku nāk tie kontakti, jā. Un tad vienīgais man tā kā laikam pašai jāiemācās, tā kā tās fīčiņas, kas tur ir, piemēram, izmantoju to meta. Es nezinu, vai es varētu pati tagad uztaisīt jaunu reklāmu, bet man patīk tas, kad ir tās klātās apmācības, un ka tev stimulē to mazliet to biznesa domāšanu, ka tu jau fantazē jau pat tālākām lietām, plāno jau cits skatījums vispār uz biznesu kā tādu. Jā. Liels prieks. Un kas tev palīdzēja no mūsu komandas, ko tu strādā? Es ar Lienu strādāju. Okay, jā. Super. Kādi tādi nākušie plāni tev ir izvirzīti? Man tagad ir varbūt vēl kāds kabinets un varbūt vēl kādi darbinieki. Okay. Tādi mazāki mērķi varbūt pagaidām, kamēr es studēju. Bet, tu pats studē? Jā, es esmu 3. kursā tagad Stradiņos. Ko tu studē? Tehniskos ortopēdus. Okay. Lai tu būtu vienkārši vēl labāk speciālisti. Jā. Uz to podoloģiju pastīties, pievienot varbūt tādu ortopēdijas skatījumu, tādu biomehāniku vairāk. Pirms tu pirki no mums pakalpojumu, tev bija kaut kādas bailes, šaubas? Ja tu man minēji, ka tev iepriekš pieredzi. Jā, man bija diezgan lielas šaubas iekrist tajā pagātnes pieredzē, kad ir, kā lai pareizāk pasakā, kad tu kādam paliec parādā. Man tas ir ļoti tāds jau no bērnības iedzīts. Man liekas, ka parāds nav brālis. Es atceros no bērnības visu laiku visu skaitīju. Un es domāju, jārēķinās visu laiku ar to, ko tu vari. Un vienīgais man pozitīvais bija tas, ka man palīdzēja tas, ka tā bija vasara, kad es sapratu, ka es reāli varu vairāk strādāt, jo to sāksies studijas atkal jaunais gads, kas tagad jau ir sācies. Kad es zināju, ka es to varu atpelnīt. Un tā kā es neatceros, es ar Raivi, man liekas, runāju, kad Raivis teica, bet ja tu tur ieguldīsi tik un tik un tik, un ja tev tur atnāks tajā mēnesī 10 cilvēki, tad tu būsi atpelnījusi, vai ne? Tā ir, vai ne? Un es tā padomāju, īstenībā, kas ir 10 cilvēki, tā ir viena nenormāla pilna darba diena, bet tur reāli vienā dienā var atpelnīt to, vai 3 dienās tu var atpelnīt visu, vai 5, ja? Tā kā tu izrēķini, un pēc tam, kad tu skaties uz to ilgtermiņā, ja tu spēj to pastīties ilgtermiņā, tad tu saproti, ka, tu teorētiski tu to vari, tev ir bišķiņ jāiesprings, bet tas ir reāli. Tev forši izveidot sistēmu, ka tu vienkārši varēsi visu laiku ģenerēt, tev vajag jauns klients, vienkārši slēdz iekšā, aiziet atkal. Pilns kalendārs. Kādi būtu tavi ieteikumi tiem cilvēkiem, kas varbūt arī šo klausās, skarās, un viņi tā kā tur, viņiem vajag palīdzību, viņiem nemāk, viņi to mārketingu nemāk, viņi pārdot, viņiem kaut kas neiet. Ko tu viņiem ieteikt, lai viņi tā kā nebaidās un pieņem lēmumu sākt mums pirms strādāt? Man vispār ir tāds uzstādījums dzīvē, ka katram jādara tas, ko viņš māk darīt. Ja tu nemāki mārketingu, tad tev ir jāļauj kādam citam to darīt. Protams, par to ir jāmaksā varbūt, bet tas jebkurā gadījumā atmaksājas, tad, kad tu dari to, ko tu dari, tas tev arī jādara un viss. Un vienkārši arī nebaidīties. Cilvēkiem, kas ir profesionāli, tajā lomā darīt savu. Jā, un tos minimālās lietas var iemācīties, ļoti daudz to māk, tātad jebkurš var iemācīties, jo tas nav nekas tāds,
Nezinu, pat ķīniešu valodu var iemācīties. ja ļoti vajag, ja vēlās. Tā motivācija, man liekas. Es vismaz plānoju sākt mācīties to. Ar meiti. Mums ir mana meitiņa. Es plānoju meitiņu to darīt. Jā. Ok, forši. Kur cilvēki var tevi atrast, kurus labāk tev uzrakstīt, ja viņi vēlās ar tevi sazināties? Viņi var uzrakstīt manu WhatsAppā caur manu Facebook lapa man ir. Kā sauc Facebook lapa? Food Face Medical. Food Face? Food, jā, pēdas, medical. Food Face Medical, tā kā pēdas medicīniskais izskats. Okay. Viņš tāds nosaukums, jā. Mēs ieliksim aprakstos noteikti, lai visi redzētu. Jā. Un tur patiešo var uzrakstīt uz WhatsApp, tā kā. Super. Lapa man vēl nav tā izveidota, tā kā man gribās, bet tas mērķis līdz jaunam gadam uzveidot visu ar to pamatbāzes informāciju par tām pēdu problēmām, ko es risinu, ko var cilvēks darīt profilaktiski, visādiem ieteikumiem ar fotogrāfijām. Bet tur droši vien daudz fotogrāfijas būs tāds mazliet aizēnots, jo tur tā kā sensitīvs saturs. Paldies tev par šodienas tavu veltīto laiku. Es tev novēlu, lai tev nekad netrūks klienti. Un es tev novēlu pabeigt forši 3. kursu. Jā, paldies. Un novēlu, lai tev viss izdodās. Un iespējams tiekamies 25. oktobrī. Jā, iespējams. Jā, būs baigais akšans. Jā. Super. Liels paldies.